2,45 miljardus eiro 2025. gadā no Latvijas IKP nodrošināja transporta un loģistikas nozare. Man ir jautājums, no cik vēl un kādiem miljardiem ir gatava atteikties Nacionālā apvienība, lai taisītu savu politisko PR? Šobrīd Nacionālās apvienības vēlēšana kampaņa var izmaksāt Latvijai miljardus eiro, un to apmaksās gala rezultātā ne jau Dombrava, jūs, nodokļu maksātāji. Kas notiek tad, kad politiskā pazīmēšanās kļūst svarīgāka par valsts interesēm? Kāda ir tā robeža, kad kāds beidzot šiem darboņiem no Nacionālās apvienības beidzot ar lineālu sāks dot pa nagiem? Tiem, kas gadu gadiem ir sēdējuši valdībā un kuru galvenais dienas kārtības jautājums ir bijis, kā vēl ieriept tiem krieviem. Un tas nekas, kā Latvijas ekonomika smok nost, jo tas taču ir svētāks mērķis. Šobrīd iekšlietu ministrs Dombrovs stāsta, ka Latvijas-Baltkrievijas robežu jāslēdz, jo tā ir kaut kāda tur cīņa ar nelegālo migrāciju. Sakiet man lūdzu, vai nelegālie migranti dodas uz oficiāliem robežu šķērsošanas punktiem, un viņi vēl dodas pie pasu lodziņa, lai iesniegtu pasi, mēs te nelegālie migranti gribam ieiet jūsu valstī. Nē, viņi iet uz mežu, uzliek trepītes vai griež ārā caurums tajā mūsu izslavētajā Latvijas robežas žogā. Pirms 10 gadiem transporta un tranzīta nozare Latvijā veidoja apmēram 8,4% no Latvijas ekonomikas. Šodien tie ir vairs tikai 5,7%, aptuveni 2,45 miljārdi eiro 2025. gadā. Mēs jau 10 gadu zaudējam savas pozīcijas, tajā laikā, kad Lietuvā šī pati nozare aug tā kā uz rauga. Uzdosim vienu jautājumu, ja Lietuva netaisās nekādu savu tur robežu vērt ciet, bet Dombrava ļoti grib to robežu aiztaisīt. Kur aizbrauks kravas? Uz Rīgu? Nē, viņas aizbrauks uz Klaipēdu. Kādreiz jau bija tāds laiks, kad viena Rīgas osta pārkrāva vairāk nekā Klaipēdas osta. Šodien Klaipēdas osta pārkrāva vairāk nekā Ventspils, Liepājas un Rīgas osta kopā ņemot. Kravas ir tāpat kā ūdens, vienmēr atradīs to vieglāko ceļu, kur aizplūst. Ja vienā pusē uzliek šķērsli, tā aizplūdīs pilnīgi uz citu pusi. No visiem pēdējiem gadiem, kas mums te ir, mēs katru gadu dzirdam tās gaišās domas, kā mums uztaisīt to galu tai mūsu tranzīta nozarei. Tikai neviens tā arī skaidri nepasaka, ko jūs piedāvājat vietā. Robežu var aizvērt vienā dienā, bet kravas, klientus un uzticību, lai apgūtu, vajag gadus. Mēs Latviju pirmajā vietā pieprasām iekšlietu ministra Dombrovas demisiju.